pilnīgi pareizi, kad ir jāvelk tomēr šīs sarkanās līnijas. 200 gadus atpakaļ paskatītos, un tajā laikā būtu jāprognozē, kurām tautām nākotnē būs savu valsts. Diez vai latvieši būtu tur top augšgalā. Veidot sadarbību ar kaimiņiem, varbūt nepērkot savu traktoru, ja, bet kad mums tā sezona ir, tas sanākot kopā un kopā to ražu vācot. Kas es esmu, lai zinātu, kā vajadzētu būt? Vai šis lēmums nekandidēt vēlēšanās ir punkts, vai arī tas ir komats? Un šodien paredzēt, kāda vispār būs pasaule pēc 30 gadiem un ko nozīmēs būt latvietim pēc 30 gadiem, tas ir... Un man tagad tur rodās šis demokrātijas izaicinājums, jo vienmēr kāds jutīsies apspiests. Ja? Tāda vienkārši sociālā dzīve. Tāpat kā mēs esam iekšēji pretrunīgas būtnes, mēs esam pretrunpilni, tāpat arī sabiedrība pretrunpilna, pretrun interešu pilna, un demokrātija ir viens ļoti, droši vien, ka stipri nepilnīgs, bet reizēm tiek teikts labākais veids, ko mēs ar šīm pretrunām darām. Labdien! Vīzija Latvijai, un šodienas viesis mums ir Raivis Dzinters. Sveiki! Un es domāju, mēs iesāksim ar šīm pārmaiņām tavā dzīvē, bet es noteikti, ka šīs sarunas laikā vēlos pašķirstīt tavu grāmatu Dzīvot valstī. Ja, un ko tu esi rakstījis arī ar moto Valsts dzīvos tad, ja mēs dzīvosim valstī. Un patiesībā šī grāmata bija tā, kur es ar tevi iepazinos, es tā varētu teikt, ar savu ierakstu. Ja, tu man viņu uzdāvināji 2018. gadā. Kur es uzskatu arī, ka droši vien arī sākās mana tāda politiskā karjera, lai gan 2016. gads bija pirmā reize, kad biju ievēlēts Valmieras novada domē. Jo 16. gadā mēs Kocā novadu nodevējām par Valmieras novadu. Kaut kas mainījās mūsu attiecībās tajā brīdī, kad iepazinies ar šo grāmatu? Par attiecībām, es domāju, tā mums sāka veidoties attiecības, jo es uzskatu, ka lasot grāmatu, tu iepazīsties ar autoru. Un pēc tam jau, kad reālajā dzīvē satiec autoru, tad tu vari vērtēt, vai domas par autoru uzlabojās, ja viņas kļūt pozitīvākas vai negatīvākas. Es neriskēšu prasīt, kā bija šajā situācijā. Es stāstot šo paralēli domāju, vai tu prasīji šo jautājumu vai neprasīji. Bet tas ir labi, ka tu neprasi, bet nebūtu nekas slikts arī, ko pateikt. Tā kā viss labi ar to. Bet par grāmatu mēs pēc brīža, bet par pārmaiņām tavā dzīvē. Es domāju, ka tas ir daudziem tāds jautājums, kāpēc Raivis atstāja politiku. Tāpēc man ir tāds jautājums, vai tā ir politikas atstāšana, un tas jautājums ir tāds, vai šis lēmums nekandidēt vēlēšanās ir punkts, vai arī tas ir komats. Jāni, pirmkārt, paldies, ka tu uzaicināji šo sarunu. Tiešām tas man ir gods. Mēs esam kolēģi, gan kā partijas biedri, gan saimā, un bieži vien saimas starpbrīžos mums ir ļoti interesants sarunas. Tāpēc es tiešām arī ar prieku no Siguldas braucu šodien pie tevis uz Valmieru, un man ir interesanti parunāt ar tevi šādā formātā. Ja par to punktu un komatu, man šķiet, ka tas ir pārāk ambiciozi mums prognozēt, kad katram no mums būs punkts. Ja. Ir kāds augstāks, tev kā kristietim, ir tas pilnīgi skaidrs, ja ir kāds augstāks, kurš nolem, kurā brīdī būs punkts, un tas nav mūsu varā. Bet kamēr šis punkts nav pielikts, tikmēr mums ir šī lapus, kur mēs varam aizpildīt. Un šajā lapusē es domāju, ka politikā noteikti būs liela loma manā dzīvē arī turpmāk. Tās vērtības, par ko es rakstīju šajā grāmatā, kur tev ir uz galda, tās vērtības nav pazudušas, tās man ir aktuālas kopš 16 gadu vecuma, apmēram kopš skolas laikiem, un diezgan drošs esmu, ka tās būs aktuāls visu mūžu garumā. Tā kā tās pārmaiņas ir par tādām, manuprāt, otršķirīgām lietām, par amatiem, par statusiem, par kandidēšanu uz vēlēšanām, bet ne par būtiskāko. Ar punktu es domāju par konkrētu jomu politiku. Tas punkts ir tāds spēcīgs simbols, kur tu pateici savā jautājumā, un tāpēc es arī domāju, ka, ja mēs runājam par politiku, tad bieži vien politikā tā dēns puse, ka cilvēks sajūtās kā mazie dievi. Ja? Un
varbūt kaut kādā mērā pazemība un apzināšanās, ka viss nav tavā kontrolē, viss nav tavā varā. Un arī amati, tā nav tava sastāvdaļa. Tas ir kaut kas, kas tev uz laiku ir iedots, un pret to tā arī jāizturas. To, manuprāt, ir būtiski apzināties, un šī apzināšanās iespējams arī mani lielā mērā noveda ilgu pārdomu rezultātā pie lēmuma, ka šobrīd ir vērts vairāk nebūt partijas priekšsēdētājiem. Pirms pāris gadiem es atkāpos no partijas priekšsēdētāja amata un šobrīd arī nolēmu nekandidēt. Faktiski tas ir viena lēmuma izpausmes, viena lēmuma sastāvdaļas. Jo partiju esmu vadījis šķiet 18 gadus. Ja, un pirms tam, ja skatās ar organizāciju, tā ir 25 gadu vadīšanas pieredze. Un kaut kādā mirklī ir vajadzīgas pārmaiņas. Un es esmu tiešām par to daudz domājis. Ja mēs tur iet dziļumā, tad viss raidījums būtu par to. Un es domāju, ka tāds nav mērķis, bet īsumā es sapratu, ka gan man, gan organizācijai tas ir labāk. Es nedomāju, ka esmu bijis slikts vadītājs. Tieši otrādi, es domāju, ka es varu pateikt, un man ir zināms gandarījums par to, ko man ir izdevies izdarīt. Bet tas, ka tik daudz gadus faktiski bez konkurences mani partijas biedri ir pagodinājuši šajā amatā, tam ir arī kaut kāda mīnus. Cilvēki pie tā pierod. Nav telpas parādīties jauniem cilvēkiem, kas arī varētu uzņemties līderību. Un tas ir kaut kas ļoti būtisks organizācijas tādā ilgtermiņa dzīvotspējā, lai sistēmā būtu jauni izaicinājumi, lai būtu iekšējā konkurence, lai būtu varbūt pat kļūdīšanās, jauna meklējumi. Un tas man šķiet, ka ir arī manās rokās, pakāpjoties soli atpakaļ, es to varu veicināt. Jo bieži vien jau ir kāds aizvainojums vai lietas, ja, kas nav patikušas, kas liek pielikt šo punktu, bet dzirdot to, ko tu saki, ka tas ir komats un tu principā turpinās būt aktīvs Nacionālās apvienības biedrs. Es tā ceru, tas ir atkarīgs arī no biedriem. Ja? Un tā ir mana apņemšanās. Es nezinu, kā būs. Es nezinu, kāda būs Nacionāla apvienība. Man cerība ir tāda, ka īstenībā pārliecība ir to, ka pamatvērtības saglabāsies. Un tā ir dziļa man pārliecība, ka partija ar šīm pamatvērtībām Latvijas politiskajā sistēmā ir vienkārši vitāli nepieciešama. Jo tieši šīs pamatvērtības, manuprāt, ir visvairāk šodien apdraudētas. Ja mēs runājam par nācijas pastāvēšanu, par latviešu kā tautas turpināšanos cauri laikiem, ir objektīvi ļoti daudz kas tāds, kas uzliek zem jautājumu zīmes, vai tas izdosies. Un partija, kurai tā ir prioritāte, jo daudzām partijām nacionālais jautājums var būt kā varbūt gana svarīgs jautājums, kaut vai no tāda viedokļa, ka tas rūp arī vēlētājs. Bet ir vajadzīgs Latvijas varā politiskais spēks, kuram tas ir augstākais jautājums. Un tur šī spēka iekšēnē, protams, var būt ļoti daudz un dažādi viedokļi, ko tas nozīmē. Un kas tagad ir jādara, lai turpinātos. Un tur parādās atšķirības. Un tur noteikti var parādīties arī kaut kas tāds, kas man nepatīk. Tā nav vilšanās, tā ir, man liekas, tāda realitātes apzināšanās, ka būt komandā un sastrādāties ar citiem cilvēkiem, tas nenozīmē, ka vienmēr viss patiks un vienmēr visam tu piekritīs. Jo tas ir tāds nacionālisms mūsdienu Latvijā. Tas, ko es šobrīd redzu, kas notiek, kad šīs nacionālisms caurstrāvo daudz dažādas partijas un ir partijās iekšēji dažādās, ja? Bet tas, ko es sadzirdu no tevis, kad ir labi, un tā arī vajadzētu būt, kad ir viena koncentrēta partija, kas šo te ienes iekšā vai koalīcijas līnijās vai valdības līnijās un tādā veidā izpauž šo nacionālo domu. Es pareizi sapratu. Es atkal esmu piesardzīgs pie tādiem formulējumiem, kā vajadzētu būt. Kas es esmu, lai zinātu, kā vajadzētu būt. Es zinu, kā es gribētu, lai būtu. Ja? Un iespējams, mums tā griba ir līdzīga. Un ja mēs gribam, lai tas, kas manai tēvu, vecvectēvu paudzei ir bijis ļoti būtisks, kur viņi ir daudz ieguldījuši, kur ir kaut kas ļoti, ļoti nozīmīgs uzbūvēts, kas pavisam nav pašsaprotams, ja mūsu valsts un mēs latvieši kā kopība, kā lielā ģimene, lai kā mums tajā ģimenē brīžam ietu, ja, bet tas ir kaut kas tāds, kas pavisam nav pašsaprotams.
200 gadus atpakaļ paskatītos un tajā laikā būtu jāprognozē, kurām tautām nākotnē būs savu valsts, ja, un brīvība, diez vai latvieši būtu tur top augšgalā pie tā laika prognozētājiem. Un vēlme, lai tas turpinās, tā ir mana griba. Es nesaku, ka tā ir pat pareizākā griba, ja, bet es reizēm izmantoju līdzību tādās sadzīves līmenī. Es nesaku, ka mana mamma ir pat labākā pasaulē, bet viņa ir pat labākā pasaulē man. Un līdz ar to tas ietekmē to, kā es domāju par pasauli. Jā, jo tas ir tas, pēc kā jau mūsu šī ekspektācija par katru lietu ir ņemot vērā mūsu pagātnes domas, idejas, tas, kā mēs esam veidojuši un tā vide, kas veido mūsu katru vienu. Un droši vien, ka tas ir tas, kā mēs arī redzam tos notikumus un arī kādas ir tā mūsu vēlme tālāk uz priekšu. Jo arī šis podkāsts, šis raidījums ir vīzija Latvijai. Tas ir par to, kādu vīziju mēs redzam, uz kuriem mēs gribam nokļūt. Jo bieži vien tā ir, ka tev ir jābūt kaut kādam redzējumam. Ja? Un, ja saka, es dzīvošu kā ir, tā ir, ja? Tad jau redzēs, kur būsim. Tad ir pilnīgi vienalga, kur tu dodies. Ja? Jo, ja tu man jautā ceļu, vai tu man prasi, kur man doties, tad es prasu, kur tu vēlies nokļūt. Un, ja tev nav vīzijas, kur tu vēlies nokļūt, tad es tev varu atbildēt, ir pilnīgi vienalga. Dodies, kur tu vēlies, ja? Uz kuru pusi gribi. Jo tev nav mērķa, kur nokļūt. Un tāpēc man ir tik svarīgi, kādu Latviju mēs gribam veidot un kādu mēs to redzam. 10 gadiem, 15, 20. Tur varam likt dažādas šīs atzīmes tālāk uz priekšu. Un, kas ir tā tava Latvija pēc 20 gadiem? Es tieši gribēju teikt, ka mūsdienās atbildēt uz jautājumu, kur mēs gribam nonākt pēc 30 gadiem, kļūst aizvien grūtāk. Ja? Jo tas laiks, kurā mēs šobrīd dzīvojam, tas parādās tāda termina kā polikrīžu laiks. Proti, ka daudz krīzes vienlaicīgi, un tās nav krīzes, kas sākas un beidzas. Viņas viena krīze beidzas, cita sākas. Otrs apzīmējums ir nenoteiktības laiks, tāds, kas prasa pilnīgi jaunas kvalitātes. Pilnīgi jaunas kvalitātes arī, tā skaitā arī nacionālistiem. Un šodien paredzēt, kāda vispār būs pasaule pēc 30 gadiem un ko nozīmēs būt latvietim pēc 30 gadiem, tas ir uzbūt šo vīziju, tas ir daudz, daudz sarežģītāk. Tā kā es nedomāju, ka es varu ļoti detalizēti un precīzi atbildēt šo jautājumu, bet man šķiet, ka ļoti būtiski, ka mēs vispār to domājam, meklējam, mēģinām uztaustīt tos elementus, ko mēs gribam saskatīt pēc 30 gadiem. Mana vīzija ir tāda, ka es gribētu, pirmkārt, lai būtu Latvija kā neatkarīga valsts, lai latvieši turpinātos un lai latvieši savā zemē justos kā mājās, lai analoģijās runājot, latvieši būtu kā liela ģimene. Tas nozīmē, ka ģimenē arī mēs visi neesam vienādi. Mēs varam strīdēties savā starpā, mēs varam redzēt atšķirības. Bet mēs apzināmies savu kopību, un mums tā kopība ir svarīga. Mēs gribam, lai otram latvietim klātos labi. Tas ir kaut kas būtisks, tā ir tā tiecība. Ja? Un šīs tiecības trūkums, man šķiet, ir viens no svarīgākiem izaicinājumiem, svarīgākiem apdraudējumiem tam, lai Latvija vispār pastāvētu. Mēs bieži it kā apzināmies divus šobrīd, manuprāt, lielākos apdraudējumus, kas ir tādi acīm redzami. Viens ir militārie draudi, ja, un šī ģeopolitiskā nestabilitāte, un otrs ir nepietiekamā dzimstība. Tas ir it kā acīm redzams, arī to mēs bieži vien ignorējam. Ja, kā politiskā līmenī tas nepietiekama vērība tiek pievērsta. Bet ir trešais līmenis, šī iekšējā tiecība un griba, lai mēs būtu kā tauta, tādā izpratnē, kā liela ģimene ar savu valsti, lai mēs saglabātos. Un bez šīs gribas būs problēmas arī ar pirmajām divām lietām. Ja. Un lai šī griba būtu, latviešiem ir jājūtās labi savā zemē. Un man šķiet, ka tas atkal ir kaut kas tāds, kur varbūt nacionālisms
Tad, kad es rakstīju šo grāmatu, man šķiet, ka liels izaicinājums arī latviešiem kopumā bija spēja noturēt robežas, spēja apzināties, ka ir kaut kas ārējais, kaut kāda svešā intervence, ko mēs nevaram, kur ir jābūt robežas, kur mēs nevaram atļauties, lai mēs varētu pastāvēt. Man šķiet, ka šobrīd, kontekstā arī ar Ukrainas karu, ar imigrācijas piemēriem, tā apzināšanās par robežām ir kļuvusi lielāka. Bet tas, kas joprojām trūkst, ir šī nacionālisma otra daļa, šī pozitīvā daļa, ka mēs esam ne tikai pret kaut ko aizstāvēties, bet ka mums ir vajadzīga savstarpējā pievilkšanās, kaut kāda savstarpējā sadarbība, savstarpējā cieņa. Ar šo garo atkāpi es gribu atbildēt, ka mana vēlamā vīzija par Latviju ir tāda, ka šeit dzīvo laimīga latviešu tauta. Savstarpēji, kur mēs dzirdam bērnu smieklus, kur mēs dzirdam bērnu balsis, bērnu rotaļas, kur cilvēki ir laipni viens pret otru, kur valda pieklājība, kur mums ir tāda drošība ne tikai attiecībā uz kaut kādām militāru vai fiziski apdraudējumu lietām, bet drošība par to, ka mēs esam savējo vidū. Mums patīk savstarpēji uzturēties savā starpā. Bez šīs man šķiet, ka tā ambīcija latviešu tautai turpināties ir sarežģīti izpildāms uzdevums. Nevelti mēs sēžam Valmieras novadā, Valmierā, un kas aptaujās uzrāda, ka šeit ir vislaimīgākie cilvēki Latvijā. Un tās ir tās iezīmes, man tā liekas, kur mēs sevi arī tādā veidā identificējam. Tādā sadarbībā, kur mēs meklējam sadarbības vienam ar otru, un šobrīd arī gan īstenībā pirms Saeimas darba, gan arī tagad sanāk diezgan daudz sadarboties ar ārzemēs esošiem latviešiem. Un ne tikai ar ekonomikas veicināšanu, veidošanu, un tas, ko es saprotu, ka tā ir viena daļa no tā, lai tu justos labi, lai valsts būtu stipra, viņai vajag arī spēcīga ekonomika. Un par šo apzinātību un kopības sajūtu būt latvietim, ko es aizvien biežāk novēroju ārzemēs un arī saklausu, kur cilvēki, kas dažādu iemeslu dēļ nav šeit Latvijā, bet ir ārpus Latvijas, ārzemēs, ir pastrādājuši labu laiku tur, cits 20 gadus, cits 15, cits varbūt visus 30, un ir izveidojuši dažādas kompānijas, tīklus, draugu loku, paziņu loku, un šīs visas lietas. Un tas, ko es aizvien biežāk sadzirdu, ka viņi nāk un saka, Jāni, vai tev nav zināmi kādi uzņēmēji, vēl kādas lietas, kas grib mums sadarboties? Reku, mums ir šis, un mēs gribētu palīdzēt produktiem, pakalpojumiem, dažādām lietām nonākt tur, kur mēs esam. Un kad šobrīd pēc šī laika, cik mums 36 gadi, tad veidojās tas, kad tu gribi vilkt to savu kopienu. Tieši ekonomiskā ziņā, kad dzīvot šeit Latvijā, bet skaidrs, ka mums ir jābūt efektīviem ražošanā un labai eksporta spējai. Un tas ir tas, kas aizvien vairāk sāk notikt, un tā ir tā apzinātība, un kas man dod tādu arī ticību un cerību nākotnē, ka mēs Latvija varam, ka mēs patiešām varam un veidot šo arī spēcīgo ekonomiku, lai būtu spēcīga tauta. Tu ļoti daudz ko pateici. Man šķiet, ka pēc katra teikuma gribētos kaut ko iestarpināt un papildināt. Man arī ir cerība, bet man šķiet, ka mēs abi esam aktīvi bijuši politikā, un politikā ir jāiet ne tikai ar cerību, politikā ir jāiet ar apņēmību, ar kaut kādu līderību, un tas ir tas, uz ko es aicinu cilvēkus ne tikai politikā, bet ik vienu no mums. Mums, protams, ir ne tikai jācer, mums ir jāizdara tas, kas no mums ir atkarīgs. Un tam, vai šis izdotos, tam ir daudzi nosacījumi, un manuprāt, viens ļoti būtisks nosacījums ir šī mentālā pārorientēšanās uz spēju sadarboties. Gan ikdienišķā sadzīviskā līmenī, gan politiskā līmenī. Ja man jāteic par Nacionālo apvienību, kas ir izdevies labi, man šķiet, ka mums ir izdevies labi
radīt apstākļus, kuros dažādi nacionāli domājuši cilvēki spēj kopā sadarboties. Faktiski ir bijusi viena diezgan ietekmīga, ar stabilu, ilgstošu ietekmi politiska organizācija, kas nav sašķīdusi daudzās sīkpartijās, kā tas bieži vien ir raksturīgi runājot par latviešiem. Diemžēl arī par nacionāli domājušiem latviešiem, ja, kur divi latvieši, 3 partijas. Un tā bija realitāte tad, kad es iesāku politisko darbību, ka vienkārši bija kaudze ar sīkām nacionāli orientētām partijām, katram pat 2, pat 0,2, 0,5, 1% un tā tālāk. Un mazliet paplašinot, tas ir tas lielais izaicinājums. Visa mūsu arī politiskā debašu sistēma ir būvēta uz to, un, diemžēl, politiķu konkurence ir būvēta uz to, kā uzvarēt otru, kā parādīt savu pārākumu par otru, kā pierādīt, ka tas otrs ir sliktais un es esmu labais. Ja man jārunā par personīgiem iemesliem, kāpēc es šobrīd attālinos no aktīvās politikas, tas ir viens no tiem, man ir diezgan grūti, un tas man kļūst arī mazāk interesanti. Man šķiet, ka atslēga, kas ir tagad ārkārtīgi nepieciešama, ir trenēt gan nākamo valsts vīru, gan vispār katram savu spēju atrast kopīgo, arī esot atšķirīgiem un sadarboties savā starpā. Tas man šķiet, ka ir mēģinājums. Un tā nav nodevība pret savām vērtībām. Tas ir mūsdienu pasaules nepieciešamība, lai savus mērķus varētu sasniegt. Ja kāds saka politikā, apstākļos, ka faktiski nav vienas partijas ar 51, ne tuvu balsīm, ir daudz politiskas grupas, kas turklāt visu laiku mainās no vēlēšanām uz vēlēšanām, tā situācija ir pilnīgi jauna. Ja kāds saka, ka ir iespējams bez kompromisiem kaut ko panākt un īstenot, tad tā ir, man šķiet, vai tā ir apzināta cilvēku mānīšana, vai tā ir absolūti tāda nekompetence un nesaprašana, kā šī sistēma darbojās. Tieši spēja saskatīt, apzināties situāciju, kas ir kura intereses, kā šīs intereses saliekams kopā un ko mēs varam kopā radīt, tas ir kaut kas ved uz rezultātu. Uz rezultātu visās dzīves jomās, tā skaitā tajās, ko tu pieminēji. Jā, tas tie ir principi. Tie ir principi, kurus ievērojot, kas ir universāli. Bet tu piekritīsi, ka viņi nav pašsaprotami. Viņi ir grūti saprotami. Un es arī no savas dzīves pieredzes, pirms parlamenta, gan vadot saimniecību ar 40 darbiniekiem un konkurējot uz lauksaimniecības zemi. Tas ir lielākais resurss, kas ir. Bet tai pašā laikā spējot veidot sadarbību ar kaimiņiem, katrs varbūt nepērkot savu traktoru, bet kad mums tā sezona ir, tas sanākot kopā un kopā to ražu vācot. Un pāraugot jau tālāk, attīstot arī kooperācija, kas ir zemnieku kooperatīva, kur mēs katrs ražojam atsevišķi, bet pārdodam kopā. Un tad vēl joprojām var redzēt, pa ceļiem braukā šīs pienmašīnas ar šo citātu aizmugurē, kad šī sadarbība, jeb kooperācijā ir vairāk spēka nekā konkurencē. Un to mēs esam pierādījuši vairāk kārt, gan kā saimniecības individuāli, strādājot un sadarbojoties ar kaimiņiem, kad mūsu ekonomiskie rādītāji bija krietni pārāk nekā tie, kas to nedarīja. Un arī kooperācija ir pierādījusi to, kad mēs pastoties jau garākā nogrieznī 10-15 gadu redzam, ka tādā veidā mēs šo labumu priekš tā, ko mēs pārstāvam, priekš tā lauksaimnieki, esam guvuši krietni lielāku, un esam dzinuši šo ekonomiku uz priekšu lielākā mērogā. Un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot arī valstiski. Ja mēs spēsim kooperēties, ja mēs spēsim sadarboties, tad visi no tā iegūs. Šeit maz iestarpinājumu. Jā, es tev piekrītu. Man šķiet, ka tieši šī korporācija spēja, tas ir deficīts, bet tāpat laikā tā vēlama atslēga bieži vien ir līdzsvars starp diviem pretmetiem. Un iekrītot tikai vienā no šīm galībām, arī ir daudz negatīvas blaknes. Ja tu tikai korporējies, bieži vien tu zaudē tiem, kas ir spēcīgi konkurencē. Un savukārt, ja tu tikai konkurē, tad tu neizmanto visas iespējas, lai attīstītos, lai iegūtu sabiedrotos.
Latvijas tādā valsts vīru līmenī ļoti gribētos, lai būtu spēja balansēt šīs abas lietas. Ja, lai, protams, ir kaut kādi brīži, kur nav par ko sadarboties. Tās savstarpējās vērtības var būt tik ļoti atšķirīgas un kopīgā tur ir tik maz, ka meklēt sadarbību, tas var būt liet ūdeni uz pretinieku dzirnavām. Es nāku un man jaunības dienas ir pavadītas cīņas sportā. Man šķiet, ka tas dod arī, un ka tā ļoti būtiski, lai tā mentāli mums būtu spēja saprast, ka reizēm ir jābūt arī gatavībai iet uz konfliktu, nostāties pretī otram un aizstāvēt vienkārši savu teritoriju, novilkt robežas. Tā ir ļoti būtiska daļa no tādas nacionālās domāšanas. Ja. Bet inerces pēc kaut kā nacionālisti reizēm tās robežas, ja tu māki tikai vilkt robežas un tikai konkurēt, tu ej ar vien tālāk un tālāk. Un beigās tu neesi gatavs sadarboties arī ar tiem, kas īstenībā tev ir ļoti tuvu. Līdz to mana pieeja, un kā es šo frāzi, kas jums bija uz mašīnām, kā es skaidrotu, vispirms meklēt otrajā cilvēkā to, jo tas vienmēr ir paslēpts, kas ir viņā tas labais, kas ir tas vērtīgais, kas ir tas, kurā tu viņam varētu palīdzēt. Jo tajā mirklī, ja es esmu ieinteresēts palīdzēt tev, un tu esi ieinteresēts palīdzēt man, es ticu, mēs kopā summā varam iegūt vislabāko rezultātu. Mums jāaiziet cauri šim mēģinājumā atrast to kopīgo. Ja mēs uzreiz ejam tā, ka es esmu labais un tu esi sliktais, es to neatradīšu. Mēs cīnīsimies un abi daudz zaudēsim un asiņosimies. Lai pirmais solis ir mēģinājums atrast to kopīgo. Un, ja tas neizdodas, un es redzu, ka tas atšķirīgais ir vairāk, un tas pārkāp kaut kāds pamatprincips, tad man ir spēja novilkt robežas un nebaidīties šī konflikta. Tas ir kaut kāds vēstījums, kas man šķiet šobrīd, domājot par nacionālu valsti, par to, kādiem mums jābūt, uz ko es šobrīd liktu akcentu. Ja. Šajā grāmatā, arī citās manās grāmatās, citos rakstos, ja man būtu jāmeklē kopīgais, es vienmēr esmu centies skaļi domāt. Un rakstīšana ir skaļa domāšana par to, ja mēs gribam, lai latvieši turpinātos, kas šobrīd ir aktuāls, kas notiek tāds un kā mums interpretēt to notiekošo un kā mums šajos apstākļos pieņemt pareizos lēmumus. Manas grāmatas, man rakstīja, un tas, ko es runāju cilvēkiem, tā ir tā diskusija, lai mēs mēģinātu atrast, kas ir šajā brīdī aktuāls. Lūk, šī korporēšanās sadaļa to cilvēku starpā, pat pāri partiju robežām, kam ir būtiski, lai latvieši turpinātos, manuprāt, ir šodienas nacionāla aktualitāte. Tāpēc, jau, kā es minēju, ka mēs ražojam katrs atsevišķi, bet pārdodam kopā. Tā bija par pienu. Jā, tev tas ir izdevies, tu to zini no savas prakses. Jā, un tāpēc arī, kur tu zini, ka mēs paši savu tādu to biznesa plānu veidojam savā uzņēmumā, katrs individuāli. Ja, un tādā veidā tur konkurējam uz zemēm un uz to, kur mums saglabājās šī konkurence. Bet tur, kur mēs nekonkurējam, ja, uz pārdošanu, to mēs varam darīt kopā. Un tāpēc man ir svarīgi meklēt šos punktus, bet pilnīgi pareizi, kad ir jāvelk tomēr šīs sarkanās līnijas, kur noteikti starp partijām būs, kur mēs saskatām, ka teiksim, kāda cita partija, ka tu neesi tāds... Nezinu, kāds ir tas pasifists, ja, laikam ir tas no angļu vārda tulkojums, ja, kad miermīlis gribētu sadarboties ar visiem, ka tas tā īsti nestrādās, jo kādam citam ir atkal idejas, ja, un vērtības, kas ir pilnīgā pretrunā ar tevi, un līdz ar to tad, tu zini, ka tur kaut kur būs jānovelk sarkanā līnija, kad tu saproti pēc savas sapratnes, kad šitais nebūs labi. Tas vienkārši nav tavās interesēs, un tev ir iespējams radīt sistēmu, kas ir vairāk tavās interesēs. Bet tas neizslēdz to, ka, lai kā mums kāds nepatīk, tas arī ir normāli, ka mums kāds patīk, kāds nepatīk, kāds ir ļoti atšķirīgs, kāds mums lieta atšķirīgs. Tas neizslēdz, manuprāt, mēģinājumu saprast otru cilvēku. Man šķiet, ka mūsu spēks ir tajā, ka mēs sava oponenta vēlmes, sava oponenta vajadzības un domu gājienu spējam definēt vēl labāk nekā pats oponents. Mēs varam spēt saprast vēl labāk nekā mūsu oponents. Un tas, manuprāt, mums dod priekšrocību. Un arī tas ir kaut kas tāds, kas mums nav pašsaprotams. Es esmu pret jebkuru oponentu un pretinieku demonizēšanu. Protams, reizēm tas notiek automātiski. Arī es esmu cilvēks, man ir emocionāla reakcija uz to, ka
kāds pārkāp manas robežas un kāds radā manu sakņu dārzu, ja, un posta kaut ko man būtisku. Bet tas neizslēdz to, ka es vienmēr cenšos, tas skan kaut kā lielīgi. Es cenšos saprast, ieklausīties, redzēt tur cilvēku, redzēt viņa interesi. Un var atklāties, ka pat šajos apstākļos šī saprašana dod iespējas nonākt pie labāka iznākuma. Un tas ir tas arī demokrātijas aspekts, ar ko saprot demokrātiju. Ja, kad mēs, arī mūsu Latvijā, ja, mēs vienmēr ir bijis valdošā koalīcija, kas ir divas vai ir bijušas, 2, 3, 4 Divas partijas laikam tajā īsajā pirms Saeimas atlaišanas, ja nemaldos, bija Vienotība un Zaļo zemnieku savienība. Tas bija tikai tas viens brīdis. Kad vismaz ko kopš manā atmiņā. Droši vien varam teikt, ka parasti ir 3 un vairāk. 3, 4, 5, jā. 3 un vairāk. Un līdz ar to ir spēja vienoties koalīcijas ietvarā, lai nodrošinātu šo demokrātiju, lai tās lietas tiktu ņemtas vērā un maksimāli ierobežotu bradāšanu par tavu dārzu. Ja. Un, protams, vēl ir opozīcijas puse, ja, kas ir vēl viena liela Saeimas sadaļa, kā mēs to redzam. Un man tagad tur rodās šis demokrātijas izaicinājums, jo vienmēr kāds jutīsies apspiests. Ja? Pat gan koalīcijas ietvarā, un droši vien vēl vairāk ārpus koalīcijas esošais. Kā tu redzi šo demokrātijas ietvaru un šos izaicinājumus? Es domāju, tava pieredze ir stipri liela, redzot to visu gan 2 reizes opozīcijas pusē, ja tā var teikt, un lielāko daļu tomēr esot koalīcijā. Jā, un tas noteikti, manuprāt, ir vienkāršots veids, kā domāt par pozīciju un opozīciju, jo arī pozīcijā ir ļoti dažādi, ir iekšējā opozīcija, un tad katrā partijā ir iekšējās kustības, ja, kā varbūt var palīdzēt latviski iztulkot stakeholderi, ja, vai ieinteresētās puses, par ko mums ir interesi un kam ir interesi uz to, ko mēs darām. Viedokļa turētājs. Tas saraksts ir ļoti garš, un īstenībā labam līderim ir jāzina visus ietekmes šos punktus, visus stakeholderus, ja, vai ieinteresētās puses, saprotot par katru, kāda ir katra ietekme skalā no 1 līdz 10 un kāda ir katra ieinteresētības skalā no 10. Un tad īstenībā tā aina ir ļoti būtiska. Tas ir veids, modelis, kā domāt par to spēku salikumu. Un es tev pilnīgi piekrītu, ka jebkurā sistēmā vienmēr ir kāds neapmierinātais un neapmierinātība var nosaukt dažādos vārdos, kā apspiešana un nenovērtēšana un tā tālāk. Un man liekas, ka tāda ir vienkārši sociālā dzīve. Tāpat kā mēs esam iekšēji pretrunīgas būtnes, mēs esam pretrunu pilni, tāpat arī sabiedrība pretrunu pilna, pretrunu interešu pilna. Un demokrātija ir viens ļoti droši vien, ka stipri nepilnīgs, bet reizēm tiek teikts labākais veids, ko mēs ar šīm pretrunām darām, kā mēs mēģinām ar to tikt galā. Ja. Man attieksme pret demokrātiju kā tādu konceptu, arī kā politologam arī, un praktiķim šajā jomā ir bijusi atšķirīga. Es sāku ar ļoti lielu skepsi pret demokrātiju. Es redzēju, ka kolektīvi nonākt līdz labākiem lēmumam bieži vien ir grūti, bet gadiem ejot, es saprotu, ka alternatīvas var būt vēl riskantākas. Tā būtu plaša tēma. Tas ir tavā ziņā, cik mēs dziļi tajā iesim. Bet tad tu teiksi, ka demokrātija ir šobrīd labākais pārvaldības modelis, ar ko tu esi sastapies, ko tu esi redzējis. Man šķiet, ka tas ir līdzīgi. Tā kā nevar pateikt, kas ir labāks balles, kurpes vai gumijas zābaki. Tas ir atkarīgs no apstākļiem, kādos tu esi nonācis. Ja tu esi vētrā, ar kuģi peldi krīzes apstākļos, tad kapteinis diez vai katru varēs apšubināt un nobalsot 3 lasījumos par to, kā mēs izkļūsim no šīs vētras. Ja, un pavisam citi apstākļi ir mierīgos ūdeņos. Ja. Ir plus un mīnus katrai. No vienas puses, protams, demokrātija vienmēr tiec uz to, ka vairākumam ir vara un vairākums var lemt.
Bet tās ēnas puses bieži vien no tādām būtiskām ēnas pusēm ir, ka vairākums lemj. Bet to, kā domā vairākums, spēj izšķirt mazākums. Un mūsdienās tur vēl jauni spēlētāji parādās mākslīgais intelekts. Mēs esam tuvu tam, ka mākslīgā intelekta modeļi noteiks to, kā domā vairākums un ietekmēs to, kā domā vairākums. Un tādā gadījumā tam vairākumam ir kā tāda apstiprināšanas, viņš uzliek zīmogu, bet jau tas filozofisks jautājums, cik ir lēmējs, cik vairākums ir lēmējs, ja mazākums ir tas, kas ietekmē. Ja. Un demokrātija ir lēna, demokrātija bieži vien ir, ja operatīvā ātra lēma vajadzīga, te ir trūkumi. Autoritārāka režīma, stingrāka roka var būt efektīvāka, bet atkal, atgriežoties pie tās manas pakāpšanās no vadītāja pozīcijas tālāk, ja vadītāja pozīcija ir aizņemta un neapstrīdama, tad iniciatīva dabiski atmirst. Tas kļūst par atavismu. Ja tā pozīcija ir aizņemta, tad iniciatīva samazinās. Cilvēki neattīsta sevī līderību. Cilvēki bieži vien baidās, cilvēks grib piederēt, viņš negrib iet pret plūsmu, viņš noklusē savu šaubas, savu iniciatīvu, un līdz ar to tā sistēma kļūst ievainojamāka, var palaist garām kaut ko ļoti būtisku. Un vēl tāds filozofisks jautājums, kas ir tie apstākļi, kur cilvēks vislabāk attīstās, jo mēs esam ieinteresēti, un latviešiem ir bijuši piemēri, ka mēs esam dažādos vēstures posmos bijuši. Mēs Krievijas impērijas laikā sastāvos bijām izglītotākā nācija. Ja? Mūsu emigranti Amerikas Savienotajās valstīs, viņi ātri sasniedz lielāks rezultāts nekā vietējie. Mums ir iespēja sasniegt, mums ir augsts potenciāls, man liekas, kā latviešiem, kā nācijai. Bet jautājums ir, kas ir tie apstākļi, kuros šo potenciālu vislabāk var realizēt? Manuprāt, tomēr lielākoties tie nav apstākļi, kur tu baidies par pareizo viedokli, kur tu baidies izpausties. Man šķiet, ka tad, kad tu esi, jo ir lielāka tava brīvība, kas, protams, ir savienota arī ar kaut kādu atbildību, ar kopējām normām, bet iekšējā brīvība, cieņa pret tevi ir tie apstākļi, kuros cilvēks var visvairāk sasniegt savu rezultātu vislielākā mērā. Mēs esam tajā ieinteresēti. Līdz ar to, diemžēl, mans kolēģis ar lielu pieredzi Ēnārs Silinskis teica, jebkurai sarežģītai problēmai ir viens risinājums, un tas risinājums ir nepareizs. ar to domājot, ka, diemžēl, nav vienas pareizās atbildes. Mums ir jābalansē un jāmeklē situatīvu. Visu laiku jāskatās, kurš instruments vai kura apave konkrētai situācijai ir piemērotākie. Kā tu šobrīd vērtē? Teici, jā, kad ir lietus laikam ir gumijas zābaki, ja, un ballei ir tās balles kurpes. Tad, kur tu redzi Latviju šobrīd? Mēs esam tai vētrā, mēs esam lietus laikā, vai mēs varam svinēt un ballēties? Atkarībā no interesēm un atkarībā no mūsu vērtībām, no kuras puses paskatāmies. Ja, tas nav, manuprāt, tik absolūti. Vienas sanāksmes laikā var nomainīties situācija. Ļoti daudz sanāksmes vadīs, kā tu zini, tu arī dažās esi piedalījies. Un vienas sanāksmes laikā ir situācija, kur tu vari ļaut daudz demokrātijas, un tad ir brīdis, kad ir jāņem lietas savās rokās, ja tu gribi rezultātu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti, ļoti situatīvi. Vispār man šķiet, ka politika, īstenībā valsts pārvalde, tā ir sarežģīta lieta. Es domāju, ka daudz tam tagad nepiekritīs un domās, ko jūs tur darat, tur pogas spaidat. Un lielā mērā bieži vien tas tā arī ir, bet, lai tas būtu kvalitīvi, tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, un tā ir vēl viena demokrātijas pretruna. Ja? Jo, ja politika ir sarežģīts process, līdzīgi tā kā ķirurģija vai kaut kāda tāda specifiska uzdevuma veidošana, tad absolūtais vairākums visticamāk nevarēs ieguldīt tik daudz laika, lai šo sarežģīto sistēmu saprastu tik labi, lai pieņemtu labāko lēmumu. Ja. No tāda viedokļa ekspertiem būtu iespējas pieņemt labāko lēmumu. Tā problēma šodien ir un izaicinājums, lai kļūtu, lai iegūtu varu. Bieži vien tur nav korelācijas ar ekspertīzi. Ir mūsdienu laikmetā sociālos tīklos, tev ir jātrāp uz pareizajām pogām, pareizais sauklis, pareizā bildīte uz cilvēku instinktiem, aktuāliem kaut kādām emocijām, vajadzībām, bailēm un tā tālāk, un tu sasniedz nebūdams eksperts labu rezultātu. Un tāpēc tas demokrātijas kaut kāds siets ir vajadzīgs.
Es vienmēr tā saku, ka manas iekšējās vērtības, ja man iekšējā būtība ir ticība, ģimene un brīvība. Un bieži vien pie vārdas brīvība nākās skaidrot vai nākās saņemt kādus jautājumus. Un es gribētu arī tev uzdot šo jautājumu par brīvību. Kur tu redzi to robežu, kur ir starp brīvību un visatļautību, brīvību, atbildību? Varbūt pārmaiņas pēc to atbildi pirmais, un es pateikšu, vai es tev piekrītu. Mans uzskats ir, ka brīvība var būt tikai savienojumā ar atbildību. Kad brīvība bez atbildības, tā ir visatļautība. Tas ir tāds, kā es to uztveru, un bieži vien arī tā īsajā formātā arī atbildi. Jo bieži vien cilvēki kaut kā saprot to brīvību ar tādu, ka viņi visatļautību grib nodēvēt par brīvību, bet vienmēr tā brīvība traucēs apkārtējiem. Man šeit ir ūdens glāze, vai tad es viņu ielieku šajā tavā teritorijā, vai tā ir mana brīvība, vai tā ir visatļautība? Tā ir tāda, es gribētu teikt, robeža ar visatļautību. Kaut kur uz robežas. Tā kā uz robežas, tā kā mēs esam jau labu laiku pazīstami, ja, un kur tāda pazīšanās mijās ar draudzību, ja, tad es teiktu, ka tā ir viena no brīvības izpausmēm. Ja. Bet, ja mēs būtu šodien pirmo reizi satikušies, ja, tad es gribētu teikt, ka tā būtu visatļautība. Tā būtu visatļautība. Un tu tajā brīdī definē to visatļautību, vai ne? To es definēju, tad, kad tu man paprasi. Tu to tā jūti. Mēs visu laiku to, man tā kā katrs pie sevis definējam. Otra cilvēka brīvības izpausmi, tā kā versus jeb šķērsvītra visatļautība. Un tāpēc man interesē, kur tu redzi tādu, varbūt ar pāris piemēriem, šo te brīvības visatļautības robežu. Man šķiet, ka vadītājiem ir ārkārtīgi būtiski mēģināt pacelties putnu lidojumā un nevis tikai runāt par to, kā es to izjūtu, bet skatīties kaut kādas meklēt kopsakarības. Ja es redzu Japāņu kultūru, ja, vai komforta distanci starp ziemeļniekiem vai kāda tāda introversijas kultūra un pretī, es nezinu, tur par indiešiem bieži runā, ka ja tu stāv pie bankomāta, tev pienāk tik tūl klāt, ka gandrīz otrs zodi ir uzlicis tev uz pleca un skatās to pinkodu, un viņiem tas ir normāli. Viņiem tā nešķiet visatļautība, viņiem tā šķiet sadzīviski. Neizbēgam mēs atšķiramies, un mēs to otra rīcību par visatļautību nosaucam tajā brīdī, kad tā aizskar mūsu pašu subjektīvos priekšstats. Līdz ar to es jau varu definēt kaut kādu, uzrakstīt formulu, kas man šķiet visatļautība, bet ko tas mainīs, ja tu to uztversi citādāk? Tas ir man šķiet, ka būtiski ir tas, ka es apzinos, ka ir kaut kur robežas, kurās esmu gatavs iesaistīties kontaktā un teikt, man šis nepatīk. Šeit, ka es sajūtu pats, ja, ka tā glāze ir pa tuvu. Labi, Raivi, es tev pazīstu, es zinu, kāds tu esi. Es tagad to piecietīšu, ja citos apstākļos es tev nepieciesu to, ko tu saki. Ja tu sāc reaģēt. Un man šķiet, ka tas Eiropas kultūrai, sabiedrībai mazliet kaut kur bija pazudis, ka mēs paši sev nejūtam. Nāciet, lai vienalga bēgļi, imigranti, mēs jūs saprotam. Un tā vēlme visiem palīdzēt, iekļaut, redzēt citu cilvēku brīvību kā ļoti augstu vērtību. No vienas puses tas ir morāli labi, to var saprast. Es gribu palīdzēt otram cilvēkam, bet kas ir pazudis? Ir pazudusi tā iekšējā sajūta, ka nē, bet man ir kaut kādas savas robežas. Kas ar tām robežām notiek? Tā ir tāda kolektīva apzinātība. Man šķiet, ka Rietuma Eiropā, un to es nesaku kritizējot, neprestatot jebkas cits šobrīd, vēl jau vairāk tur Krievija un tā tālāk, tas vispār tas ir tāds anticivilizācijas, manā izpratnē, kāds modelis, ja? Bet es kā Eiropietis varu runāt arī un diskutēt par to, kā mums dzīvot kā Eiropiešiem. Man šķiet, šī kolektīvā spēja apzināties savas robežas ir bijis kaut kas tāds, kas mums nav strādājis. Un tas ir tas, kur mums kā Eiropiešiem, kur mēs varētu dot savu pienesumu. Mums tas atkal ir jāmācās. Neiekrītot otrā grāvī. Jo tas vienmēr ir risks, ja mēs esam bijuši vienā grāvī,
iegāzties otrā grāvī un vispār neļaut vienam tūmā parādīties un jebkuru uzskatīt par ienaidnieku. Ja? Tā kā atkal jau tas līdzsvars, garlaicīgais līdzsvars. Garlaicīgais, es saprotu, ka tad, kad mēs runājam un rīkojamies nelīdzsvarot, kad mēs dodam vienkāršas atbildes, es ļoti labi apzinos, ka ir iespējas nopelnīt vairāk laikus. Tas ir cilvēku masas var vairāk uz to pavilkties, bet tā ir ilūzija. Realtāte, tas, kas ir mēģinājis strādāt ar cilvēkiem, ar cilvēku sarežģīto dabu, saprot, ka veids, lai panāktu, ka mēs kolektīvi labākajā veidā strādājam, viņš vienmēr ļoti niansēts ar tādu pulksteņu meistaru pieeju. Jā, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem, jo uz 1 kilometru ceļa, uz kuru mēs gribam atrasties, ir 2 kilometru grāvji. Jā, tā ir. Jā. Tu labāk to zini. Tā sanāk, ka tev grāvs ir katrā ceļa pusē. Jā, tas sanāk kilometrs un tev blakus kilometrs. Es cerēju, ka tur kaut kur tiltiņi ir, bet jā, visai maz būtu. Tāpēc ir jāuzmanās. Bet tas ir skaidrs, ka tās ir robežas un no situācijas. Un es zinu, ka arī šajos imigrācijas jautājumos bieži vien mani ASV draugi, viņi vienmēr saka, mums jau nav nekas pret, ka šeit kādi atbrauc, vai jūs atbraucat, vēl kādi atbrauc, un ir atrod iespējas gan darbam, gan biznesam. Bet tas, ko mēs gribētu, kad jūs šeit atbraucot, vai kļūstat par amerikāņiem, ja, vai respektējat mūs, galvenais, netaisat savu Meksiku šeit. Un tas ir tas, ko viņi arī saka, kāpēc viņi ir reizēm asi ļoti šajos imigrācijas jautājumos, bet tai pašā laikā saprotot, ka mums ir jāiedarbojās. Ja? Un tāpēc tā ir tā robeža, kā imigrācijas jautājumā palikt uz ceļa, braucot tos kilometrus, ja, un netrāpīt tajos 2 reizes garākajos grāvjos, ja, jo viņi gan labajā, gan ceļa kreisajā pusē. Latvijas gadījumā mēs jau vienā grāvī esam, ja, jo ja mēs turpinām šo metaforu, padomju okupācijas laika rusifikācija un kolonizācija un lielais cilvēku skaits, kas jau vēl joprojām ļoti lielā mērā ir vērtības ziņā stipri atšķirīgi no tā, ko tu uzskati un ko es uzskatu par to, kas vispār ir Latvija. Un tagad jauna imigrācijas viļņi, tas ir vēl uz šīs nesadzījušās brūces, jaunas brūces, līdz ar to šis mums ir īpaši sarežģīti. Un tas otrs grāvs, kurā nevajadzētu iekrist, manuprāt, ir tāda, manuprāt, mēs to varam zaudēt. Tiešām, nevis mēs, ir liels risks kaut kādai sabiedrības daļai, reaģējot uz šo problēmu, nonākt kaut kādā rasisma teritorijā vai naidā pret tiem cilvēkiem. Jo runa nav par tiem cilvēkiem. Runa ir par mums pašiem, runa ir par mūsu veselīgām spējām novilkt robežas. Nav vērts dusmoties uz viņiem, ja mēs neesam bijuši pietiekoši spējīgi, jo psihiski vesels cilvēks spēj novilkt savus robežas. Viņš apzinās savus robežas, un ar to mums ir grūtības. Kā nācijai bijuši varbūt pateikt, ka stop, šeit pietiek. Ja? Es tev varu saprast, es tev varu cienīt, tev savus intereses, savu motivāciju, es tev cilvēcīgi saprotu, es tev varbūt pat gribu palīdzēt, bet mēs vienkārši vairāk nevaram atļauties, jo tad mēs zaudēsim kaut ko citu, kas mums ļoti vērtīgs. Tā, manuprāt, ir tā noturēšanās uz ceļa, un viņa vajadzīga, lai nepazaudētu ļoti daudz latviešu cilvēkus, jo latviešu cilvēki, manuprāt, caurmērā latviešu cilvēkiem ir tā patriotiska apziņa un vēlme, lai Latvija būtu. Viņi ir iekšā, viņi ir klātesoši, bet arī mēs esam ļoti līdzjūtīgi cilvēki. Mums gribas aizstāvēt vājāko. Un ja mēs kaut kur redzam tādus agresīvus uzbrukumus citiem, pazemošanu citu, mēs gribam to aizstāvēt. Un tās, manuprāt, ir nacionālistu lamatas, ja, kur ir risks iekrist un nepanākt rezultātu, kur risks nacionālistiem sašķelties, izšķīst un atdot varas grožus cilvēkiem, kuriem pavisam citas vērtības. Jā, jo robežu nolikšana jau ir tieši mūsu rokās, kā tu pareizi arī saki. Un, mums nesen bija arī Valmieras pilsētas svētki, kur mēs bijām izlikuši tādu kā termometru dažādos jautājumos. Un viens no jautājumiem tieši bija šis imigrācijas jautājums, kur bija no pilnīgas robežas slēgšanas līdz pilnīgam liberāli. Visi brauc un dara, kā grib. Tā ļoti interesanti. Kāds bija izvietojums? Un izvietojums bija no vidus,
jā, no vidus līdz pa kreisi. Tā kā, bija, līdz tam, ka nevienu. Ja? Ka nevienu, jā. Bet tas kūlis bija diezgan tā izkaisīts. Jā. Bija vairāk pie tās stingrības, tāpēc, ka droši vien, kad tādi jaunākie notikumi, jā, kas ir bijuši ar šiem te imigrācijas viļņiem. Bet tas ir skaidrs, ka cilvēki saprot, ka mums ir jānoliek savas robežas. Jā, un ir daļa tāda, kas saka, ka ir labi šī brīža situācija, jā, kad tas tā stingrība. Bet tomēr lielākā daļa, redzot šo aptauju, kur bija kādi 30 cilvēki nobalsojuši, tad varēja redzēt to, ka tomēr saka, ka nav ekstrēmi jārīkojās, jā, bet tomēr ir nedaudz stingrākiem jābūt nekā ir šobrīd. Un droši vien ļoti interesanti būtu ar katru to cilvēku padziļinātāk sarunu, jo ļoti bieži arī politiskās debatēs ir jautājums jā, nē, pacel, kas ir un aiz tā jā vai aiz tā nē, tur var stāvēt ļoti dažāda motivācija. Arī ar šiem cilvēkiem, kas tur centrā atrodas. Es pieļauju, ka tur var būt arī cilvēki, kas saka, ka tiešām vairāk nevienu, bet tāpat laikā izturamies ar lielāku cieņu savstarpēji, nekļūstam necilvēcīgi arī tādā ziņā. Vai arī, kas saka, ir pieļaujama kaut kāda viedā imigrācija, vai ir pieļaujama tāda imigrācija, ka ir ļoti liela pārliecība, ka konkrēti darbinieki atbrauc un aizbrauc prom tajā brīdī, kad ir darbs padarīts, un tas ir ļoti mērķiecīgi izdarīts. Un tam pretī ir absolūti noslēgta un stingra politika attiecībā uz to, ka uz cita veida imigrāciju. Katrā gadījumā man šķiet, ka ir šobrīd drīzāk ir tas citās par Latviju zemi vaļā stāv, tā ir lielākā problēma, ja? un ir vajadzīga pretestība tam. Tā robeža sargāšana, manuprāt, šobrīd ir prioritāte. Bet ilgtermiņā, lai tās robežas sargātu cilvēcības saglabāšanu, man šķiet, ka ir šo robežu sargāšanas interesēs. Jā, un noteikti, kad mēs kā partija, kā Nacionāla apvienība vienmēr esam stāvējuši par šīm te robežām un ļoti labi izpratuši tieši šo te, tās sekas, kas ir palikušas pēc padomīs, un cik svarīgi ir to ņemt vērā. Vismaz to es zinu, es esmu ļoti daudz saskāries skaidrojot Eiropas deputātiem, tā kā citu valstu deputātiem, jo viņi bieži vien nesaprot, kā tas ir, kāpēc jūs nevarat, bet mums ir, teiksim, jāuzņem. Ja? Un tad bieži vien šis ir tieši tā lieta, kas ir jāstāsta, kad mums jau ir šis maisījums, jeb piespiestā migrācija, kas ir notikusi, un kad šie cipari ir jāņem vērā. Kā tādi. Jā, un vai tu redzi to, ka arī šie cilvēki, kas ir imigranti šeit, kas brauc varbūt kā ekonomiskie imigranti par to, ka viņi ir kaut kādā veidā latviskojami? Manuprāt, jānošķir individuālais līmenis un kolektīvais līmenis. Individuālā līmenī noteikti var būt atsevišķi cilvēki, kur nepatīk tas vārds integrēsies, ir kaut kāda par lamu vārdu kļūs. Ja? Bet tie cilvēki ir dažādi. Bet atzīstot, ka šie cilvēki ir dažādi, mēs nevaram riskēt paļauties uz vislabāko scenāriju. Mums ir drīzāk tomēr šobrīd politikai jābūt tādai, ka mēs esam vairāk piesardzīgi nekā nē, jo mēs esam sasnieguši limitu, mēs esam sasnieguši robežas. Tad, kad mēs runājam par imigrācijas ierobežošanu, man, protams, ļoti gribētos, ka mēs vienlaikus runājam arī par to, kā mums pašiem latviešiem savā starpā veidot to sabiedrību tādā, kurā bērni dzimtu, kurā mēs pildītu to funkciju, jo katrs uz mūžiem aizbrauc Latvijas no Latvijas. Tas ir tikpat kā viens imigrants uz šejien atbrauc. Ja. Tas ir proporcija ir -1, vai viens nepiedzimis Latvijas. Tā tālāk
tas ir viens veselums. Kā tas veidojās? Šī varbūt mēs varētu pāriet pie tādas politiskās ētikas jautājumu. Tur es gribētu sākt ar, laikam tā skaitās kā pirmā nodaļa tavā grāmatā, ar ko tiesāts. Droši vien arī tagad paskatoties uz šo grāmatu, no 8 gadi atpakaļ viņa ir drukāta. Ja, tas nozīmē, ka tapusi vēl kādu brīdi pirms tam. Tavas domas, pārdomas, un varbūt paskatīties to, vai tas sakrīt ar šodienu. Tu man dos citātus? Es kādas citātus varbūt arī nolasīšu, jā, un kādas vietas un lietas. Jā, paskatoties arī uz tādu politisko ētiku, kas man tā ļoti iekrita acīs par to, kur tu apraksti kādu gadījumu, kur citreiz mums arī kā cilvēkiem gadās būt klāt un pašiem dzirdēt, ka kāds mūs aprunā. Jeb tā kā, ka mēs paši esam klāt un tas teikums, ko tu dzirdēji klāt esot pašam, bija redzēja ar kādu melnu spīdīgu mašīnu raivītes atbrauc. Un kad šī nezināšanas nomelnošana, ja, no oponentiem, vēl kādam lietām, un šī vai tā politiskā ētika, toreiz tas nebija no politiķa, bet no kolēģa. Vai politiskā... Kolēģi, kurš nezināja, ka es esmu tajā telpā un dzirdu. Jā, un vai tā politiskā ētika vēl joprojām ir tāda pati, kad bez pamata cenšamies apvainot otrus, ja, un tava atbilde man ļoti patika, ko tu teici, kad neļaujot šim cilvēkam krist dziļākā kaunā, atļāvos mierīgā tonī iestarpināt. Vispār jau mana mašīna ir brūnā krāsā. Jā, ka viņš bija apgalvojis, ka melnā. Un, protams, tā ir tā kauna apziņa. Brūnā krāsā uz līzinga. Jā. Apziņa, ar kuru pēc tam cilvēkam jādzīvo. Jā. Ir grūti pēc tam paskatīties acīs, bet jauki, ka jūs varējāt turpināt sveicināties, jā, un viss notika. Bet kā tu skaties šo, vai vēl joprojām tas turpinās, un tā tāda cilvēka daba? Es domāju, ka tā ir cilvēka daba. Es domāju, ka cilvēka daba ir baumot, cilvēka daba ir aprunāt. Tā ir mūsu katra paša izvēle, cik mēs šim kārdinājumam ļaujamies, bet tas ir diezgan cilvēcīgi. Lai kāds būtu mūsu priekšstats par pilnību, man šķiet, ka ir jāpieņem, ka cilvēki nav pilnīgi. Es esmu pārliecināts, ka arī man dombiedru vidū noteikti man aprunā, un noteikti varbūt nevienmēr aprunā ar pluszīmu, un tevi tieši tāpat. Kad tas, diemžēl, ir fons, un tas notiek, un varbūt tāda vakcīna vai tāda pretindi tam ir neiedomāties, ka mēs esam kaut kas ārkārtīgi liels un nozīmīgs, kurus nevar aprunāt. Tas nav pats nozīmīgākais. Reizēm mūsdienu apstākļos, kad ir tik daudz iespējas, tik daudz informācijas, tik daudz iespējas, ko darīt. Ja? Viss sarežģītākais uzdevums ir salikt prioritātes. Noteikti, kas ir patiesi būtisks un kas ir mazbūtiskākais. Cik reizes esmu redzējis, ka sanāk kopā cilvēki intelektuāli ar potenciālu, bet stundām ilgu laiku pavadu kaut kādā dokumentā, programmā, diskutējot, kur komatu ielikt vai par vienu frāzi. Tad man šķiet, ka šis ir tuvu tai komatu ielikšanas vietai. Tas ir diezgan nebūtiski. Tu dari paturēt prātā, jo cilvēks, kurš tev aprunā, un tā var būt pazīme, ka viņš ir noskaņots, ka viņš varētu būt kaut kādās nopietnākos apstākļos iedurt arī duns mugurā. Tas vienkārši jāpatur prātā, bet tas nenozīmē, ka tas cilvēks kļūst par ienaidnieku vai ka man būtu jāvelta enerģija, lai tagad viņam pierādītu, ka viņš ir kļūdījies. Tad mēs visu dzīvi pavadīsim darot vienkārši nebūtiskas lietas. Bet bieži sanāk redzēt tādu, daudz gadus esot tā kā iekšā lielajā politikā, vadot arī procesus un visu, tad nākās jau iepazīt daudz kolēģus arī no citām partijām, no savas partijas. Un bieži sanāk redzēt, kādos ziņu izgriezumos, rakstos, tādu rītīga nepatiesība, ja, ko tu zini, ka tā ir rītīga nepatiesība, bet kāds ir to uzrakstījis un mēģina pagriezt par patiesību. Kas ir tāda publiskā aprunāšana. Jā, un, protams, reizēm pieliekot klāt
frāzes runā kā, vai pilsētā runā, vai ir dzirdēts, nevar pierādīt, bet visas pazīmes liecina, kā. Un ļoti diezgan grūti tam atspēkoties. Man šķiet, ka publiskām personām tā ir vienkārši tā ir blakne, tā ir darba sastāvdaļa, ar ko jārēķinās. Ja tā, cilvēka dabas ir noteikti apstākļi, kuros cilvēka dabas nepievilcīgākās izpausmes vairāk nāk uz āru. Tie ir stresa apstākļi, tie ir savstarpējās konkurences apstākļi, ka pie ierobežotiem resursiem mēs cenšamies katrs atrast savu vietu. Skaidrs, ka tur šīs negācijas ir spilgtākas, tāpēc arī no Saeimas tribīnes, kur bieži saka, jums taču būtu jārāda paraugs sabiedrībai, bet tur notiek tieši visu šo mūsu ēnas pušu izlādi. Sociālie tīkli tas ir atsevišķs tās, bet es kaut kā diezgan mierīgi, no vienas puses mierīgi skatos, no otras puses man, protams, gribētos, ka mēs ar savu piemēru, jo mūsu laipnība, mūsu cieņa vienam pret otru, es domāju, ka tas ir tā kā tauriņa efekts. Mēs izmainām kaut ko. Ir Kurta Levina lauka teorija, kas savieno man divus tuvas jomas, psiholoģiju un sociālos procesus, tā skaitā politiku, kas saka, ka lauks visu laiku darbojas miedarbībā. Tu esi tikai saskarsmē ar mani. Mēs neesam izolēti. Mēs visu laiku kopējā vidu un kombinācija nosaka to, ko mēs esam. Un šajā laukā nav detaļu. Katra detaļa var kļūt par nozīmīgu. Līdz ar to tu nekad nezini, kad tava frāze, kad tavs laipns vārds, cilvēcīga attieksme vai vienkārši ieklausīšanās otra cilvēka pieņemšana atstās būtiskas sekas uz visu sistēmu. Tas ir kaut kas, ko mēs varam darīt neatkarīgi no tā, kādā mēs pozīcijā atrodamies. Kopsavilkot, stoiciski ar mieru pieņem to, ka negācijas riešana, aprunāšana pastāv un pastāvēs, bet mums ir izvēle, ko tajā laukā mēs ienesīsim no savas puses. Tā 4 gadus plecs pie pleca strādājot, neesmu piefiksējis pats, bet varbūt tu pats esi piefiksējis, kur arī ir sanācis paust kādu nepatiesību, puspatiesību vai kaut ko pateikt par kādu, ka tu zini, ka tas tā nav un ko pēc tam nācies tā, šitā gan nevajadzēja. Man par sevi? Jā, vai tu sevi esi pieķēris pie tā, kad pēc runas, vai tā ir tribīnas runa vai kāda intervija, un pēc tam tā nonākot, apsēžoties savā vietā vai braucot no intervijas mājā, domā, nē, tā gan nevajadzēja darīt. Tas eksperiments varētu būt tāds. Es nezinu, cik daudz noklausīsies mūsu sarunu. Ja kāds to ir šādi sajūties, tad laipni lūgs pieteikties. Mēs noteikti šo situāciju pārunāsim. Es nevaru galvot, ka tā nav bijis. Man atmiņā šobrīd tas nav. Bet parasti es jūtu, ka es neesmu vispār ar cilvēku komunikācijā. Skaidrs, ka katrs mēs varam impulsīvi kaut ko pateikt ātrāk nekā. Man liekas, ļoti svarīgi pēc tam to situāciju pabeigt, neatstāt, jo viņi var gruzdēt. Un ja mēs šajā sarunā runājam par sadarbību kā vērtību, tad šim, manuprāt, kļūst aizvien lielāka nozīme. Tas mūsu laikmets un nacionālistam ir šodien jādomā, kā mainās laikmets un kā jāmainās mums, lai mēs savas pamatvērtības varētu nākotnē aizstāvēt. Un tā visa nenoteiktība un pārmaiņu laikmets paredz to, ka daudz lielākai vērībai līderiem ir jābūt pievērstam pirmkārt uz tādu domāšanu par to, kas notiek, uz tādu apzinātību, ja visu laiku mērīt situāciju. Un otrs ir attiecības ar komandu, attiecības ar savējiem. Man šķiet, ka tās ir jaunās prasmes, kas šodien tieši īpaši aktuāls ir vadītājiem. Un šīs nots, atskatoties uz jaunību politikā, tad ir šī tradīcija, kas ir aizsākusies agrīnajos visu Latvijas laikos. Lāpu gājiens. Lāpu gājiens arī to, kad šeit grāmatā arī raksts, kā sākotnēji daži simti, kas tika organizēti. Daži 10, būsim godīgi. Jā. Daži 10, un tad jau droši vien tas bija tāds drauga plecs, ar ko kopā. Un šobrīd, kad arī es esmu pievienojies šim lāpu gājienam un ejot, ka tu redz, ka tie ir daudz tūkstoši, un ka spēj tā saorganizēties, ka tas pat ir tāds
viņš ir organizēts pasākums, jā, protams, bet tu redz, ka cilvēki ierodās neorganizēti. Jā, un viņi zina, ka būs tas gājiens un nāk, un vienmēr tās sapildītās lāpes ir paņemtas, jā, un cilvēki ir gājuši. Un šī tāda kopības sajūta, un ka tas ir tāds, kas šeit arī raksts spēja organizēti izvest ielās jauniešu tūkstošus ar valstiski vienojošu ideju. Tā ir spēka parāde. Nebaidīšos teikt, ka tā demonstrē, kam pieder nākotne. Vai tu vēl joprojām saki, ka tā tas ir pēc 10 gadiem? Jā, lāpu gājieni joprojām notiek arī pēc 10 gadiem, un cilvēku skaits ir iespaidīgs. Es laikam gribētu likt uzsvaru to, ko tu teici, ka nāk brīvprātīgi. Un tas mums šeit ir tas svarīgākais un grūtākais, kā mums jādomā, kā mums ir jāstrādā ar cilvēkiem tā, lai viņi gribētu nākt. Jo es neticu ilgtermiņā reizēm uzspiest uz cilvēku kaunu, uz viņu pienākumu apziņu, uz vainas apziņu ir iespējams, bet tas man šķiet nav ilgtermiņa risinājums. Ir tīpaši mūsdienās, kad daudz cilvēku būsim godīgi. Man liekas, tev mēs varētu ilgi par to jautājumu diskutēt, bet cilvēks aizvien vairāk izvēlās, kura būs viņa vērtību sistēma. Ja, nav tāda viena, kur visi pēc definīcijas pieņem. Cilvēki paši to izvēlas. Un šajos apstākļos ir ļoti būtiski radīt pievilcīgus apstākļus tavai vērtību sistēmai, lai cilvēks gribētu tam piederēt. Jā, man prieks, ka tāds viens no simboliskākiem, un ir arī citas tradīcijas, ir tādas, kur cilvēki labprāt paši nāk un piedalās. Jā. Un domājot arī par to, kas ir izdarīts šajā laikā, skatoties, droši vien, ka tu vari pateikt, cik sen ir šī fotografija. Pikets pret imigrāciju. Katrā gadījumā mēs vēl nebijām parlamentā noteikti. Tas varētu būt kāds ap 2005. 2006. gadu. Un cik daudz ir šādas idejas, kas... Principā tajā laikā droši vien cilvēkiem likās, par ko jūs iestājaties, ja, kāda imigrācija, iksevišķi tajā laikā, bet kas ir ļoti aktuāli arī šodien. Un droši vien ir vēl lietas, ko tu esi piefiksējis, kas ir, ko tu kā politiķis esi cēlis gaismā, ja, teicis, ka šī būs problēma. Un kur mēs šodien redzam, ka jā, tā ir problēma, arī ir pat sanācis jau ar šo aktivitāti kaut kā iekustināt procesus, ja, kad Latvija ir veidojusies tik latviski, kā tā ir šobrīd, kas varbūt būtu izslīdējis ārā un mēs būtu palaiduši. Es noteikti pieticīgi negribētu pārspīlēt savu devumu, bet es ticu, ka tam noteikti ir bijusi nozīme, ka tai kvantitātei, tam skaitam, ja paskatās, cik ir bijušas publiskas akcijas, cik ir bijušas publikācijas simtiem, cik ir bijuši mazāk, lielāk likuma projekti, cik ir bijušas koalīcijas sanāksmes, kur mūsu biedri ir šīs iniciatīvas aizstāvējuši. Tas ir viens virziens visu laiku par atbalstu ģimenēm ar bērniem, par atbalstu latviešu valodai, pret imigrācijas atvēršanu, par stingrākām nacionālās drošības normām. Ir bijis politiskais spēks, kam tā ir bijusi prioritāte un kas visu laiku ir centies izdarīt maksimālo šajā jomā. Es domāju, ka tas atstāja lielu iespēju. Ja mēs nevaram izmērīt, protams, kādu tieši, ļoti bieži ir bijis tāda, ka mēs kaut kādās savas politiskās sarunās ilgstoši ejam uz rezultātu, ieguldam lielu darbu, un ir politiskā spēka, kas tam pretojās, un politiķi, kas tam pretojās. Un tad, kad ir panākt vienošanās, tad tieši tie, kas pretojās, iziet priekšplānā un piesprauž sev ordeņus. Arī tā ir politikas sastāvdaļa, bet jā, tā ir man pārliecība, ka bez Nacionālās apvienības tā būtu citādāk Latvija. Tā imigrācijas jautājumi, valodas jautājumi, demogrāfijas jautājumi, ja, tas ir katru gadu pasākumu komplekss, un šis pasākumu komplekss noved pie tā, ka šīs dzimstības koeficienta pieaugums, ja, tad, protams, absolūti skaitļi, bet tas koeficienta pieaugums šajā laika posmā bija lielākais Eiropas Savienībā. Par to rakstīja. Ja, tad no 1 līdz 2 līdz 1,7, kas ir nepietiekami, bet tas ir liels pieaugums. Un pateikt, ka tur ir tikai mūsu nopelns. Nē, primāri tie cilvēki, kas izdarīja šo izvēli, bet, lai šī izvēle būtu, ir praktiskas lietas, kas cilvēku dzīvi ietekmē. Mūsu pienākums ir šīs praktiskās lietas ietekmēt. Jā, jo par dzimstību noteikti arī, kā 7 bērnu tētis, mēs ar sievu
vienmēr esam pārliecinājušies par to, ka tava pieredze ar pirmo, pēc tam ar otro, ar trešo ir tas galvenais priekšnosacījums, ja, vai būs nākamais. Un, ja tu labi jūties un redzi, ka gan infrastruktūras ziņā, gan visā šeit ir vieta vēl bērniem, ja, un tu varēsi par viņiem gādāt un visu to izdarīt, tad es redzu, ka valstī tur ir ļoti liela nozīme. Atvieglot procesus ģimenēm. Ja, un man liekas, tas arī mums kā politiķiem ir tāda galvenā misija šajā laukā, ja, ka mēs varam noņemt nost tos izaicinājumus, ko valsts var palīdzēt. Ja. Protams, paliks virknē, kas ir uz pašiem vecākiem, ja, bet to, ko valsts var risināt, man liekas, ir tas, ko mēs reāli varam izdarīt. Ja. Un runa nav tikai par politiķu lēmumiem, par likumiem, jo protams, valsts pārvalda arī milzīgi visu šī ierēdniecības sistēma, ja, izpilda varas līdz vismalkākiem līmenim. Un šī sistēma vienmēr jūt, kas ir politiskā priekšgalā, kas ir pasūtītājs. Ja, tā ir ļoti elastīga, pielāgoties spējīga. Sistēma pat ar savām interesēm pirmkārt, bet viena no savām interesēm arī pašsaglabāties. Un pašsaglabāties nozīmē just, kas ir politiskais pasūtījums, kādas vērtības ir lēmēja dienas kārtībā. Ja? Un no tāda viedokļa vien, ja mēs esam klātbūtnē, tad ir komisijas sēde, mēs vadām komisijas sēdi, nāk Nacionālais kino centrs, viņi jau jūt, ka viņa prezentācija ir jāgatavo ar piemēriem tam, kā ir piešķirti līdzekļi valstiski audzinošiem kino darbiem, kas rosinātu lepnumu tā tālāk. Tas ir mazs piemērs, bet caur šādām detaļām tā pasūtījuma, politiskā pasūtījuma radīšana. Tas ir tas, ko mēs esam mērķtiecīgi. Kādreiz labāk izdevies, kādreiz sliktāk izdevies. Mēs neesam ideāla partija, un tagad man to nekandidējot pat vieglāk pateikt. Es jūtu lielu brīvību, kas var pateikt. Absolūti. Tā kā es neesmu ideāls cilvēks, tā Nacionālā apvienība nav ideāla partija, bet man ir pārliecība, ka pie šodienas izaicinājumiem tas ir tā ļoti, ļoti loģiska izvēle un vajadzīga izvēle, ja mēs gribam turpināties. Jo arī tas, ka arī tāds iedrošinājums apkārtējiem vecākiem ģimenēm ir piemēri no jau esošām ģimenēm ar bērniem. Un tad viņi tā kā noskatās, kā tas ir. Ja tur tik galā ar 3 vai ar 4 vai kaut vai ar 1. Un, manuprāt, tā ir ļoti laba programma un sev pierādījuši šī 3. bērna politika, ja, kas tika veidot un kurai principā arī rezultātos redz, ka tieši tas pieaugums ir šajos ģimenēs, kurās ir bērni, un kad visvairāk Latvijā ir dzimuši tieši 3. bērni. Ja? Un droši vien 4 tas jau ir jau vēl lielāks izaicinājums, ja? Bet kā tu redzi, skatoties uz priekšu, arī skatoties pēc rezultāta šādām goda ģimenēm, vai mums nebūtu tā kā jāpaskatās un jāpagriež atbilstoši mūsdienām, ja? Jāsāk domāt un koncentrēties uz 1. bērnu politiku, neaizmirstot 3. bērnu politiku. Es parasti šajā situācijā, mans uzdevums ir bijis vismaz vienmēr būt labam menedžerim šajā jautājumā un zināt, kas ir tie eksperti. Un es parasti zinu, ka Imants Parādnieks ārkārtīgi daudz enerģijas kopā ar Pēteru Leiškalnu, kopā ar Elīnu Treju, profesionāļiem, entuziastiem racies mums vienmēr šajos jautājumos, kas ir konkrētais darba saraksts. Ja? Tad tautas attautas stratēģijā milzīga enerģija ir ieguldīta, lai šo plānu sastādītu. Un mans uzdevums ir bijis organizēt mūsu pārunu procesu koalīcijās, lai pēc iespējas sasniegt rezultātus. Ja? Tā kā es paļautos uz ekspertiem par to, cik liela proporcionāli atbalsta pasākumu būtu tieši 1. bērnu politikai, cik tiem, kam jau ir. Bet diemžēl, daudzi kritizē, bet pretargumentē, ka bērni nav tikai par naudu un ka vispār, ka sabiedrības, mūsu vērtības sistēma, sabiedrības funkcionēšanas modelis ir ļoti būtiski mainījies. Tas nav Latvijas jautājums. Tas nav tikai rietumu pasaules. Tas ir milzīgas pārmaiņas, kuras mēs nevaram ignorēt. Kas ir fons visam šim. Ja? Tā, mums ir jāsaprot arī šī mērķa ierobežojumi. Bet tas nenozīmē, ka, ja ir šie ierobežojumi, tad mums nav jāizdara tas, ko mēs varam izdarīt. Ja?
jā, latviešu skaits visticamāk samazināsies, ja, bet mēs nezinām, cik ilgi šī tendencija. Mēs nezinām, kā mainīsies pasaulē, kas vispār rītdien būs. Tas ir neparedzami, bet mēs varam censties, lai šis samazinājums ir mazāks, lai tie, kas ir izvēlējušies radīt bērnus, lai viņu apstākļi būtu salīdzinoši pēc iespējas pozitīvāk, tad ne tikai materiālajā ziņā. Jā, jo tas arī jau pieminētā šī aptauja, ko mēs Valmieras pilsētas svētkos bijām ielikuši, viens no jautājumiem arī bija šī dzimstības veicināšana. Un tur vai tas ir tā kā valstī neatrisināms jautājums, un otrs gals, jeb otrs grāvis bija, kad principā ne pat grāvi, tur bija valstī neatrisināms jautājums līdz tam, kad valsts var palīdzēt šajā jautājumā. Es neatceros tieši šo formulējumu, bet tūlīt tam. Un tad ļoti izteikti bija tieši tie, ka valsts var darīt vairāk. Laikam tāds arī bija formulējums, ka valsts var darīt vairāk, bet tas ir neatrisināms jautājums. Un ka cilvēki uzskata, ka valsts var darīt vairāk šajā jautājumā un ietekmēt šo procesu. Jo tas tieši ir tas, ka bieži vien tur saka, nē, tas ir tikai ģimeņu jautājums, ja, un viņām pašām ir jāizlem, ka valsts tur nevar neko ietekmēt. Tad, un pat ar cilvēkiem padiskutējot, parunājoties, es sapratu, ka viņi tieši redz tiem, kuriem jau bērni ir izauguši, ja, un kad viņi saka, jā, viņi priecīgi, kad viņu samaksātie nodokļi aiziet tieši šīm veicināšanas programmām un tām visām lietām. Un uz jautājumu turpatās blakus par nodokļu apjomu, ja, tad ļoti daudz likt pa vidu, kad ir labi, tā kā ir ok. Bet tas bija tādā nedaudz kontekstā, jo tie jautājumi bija blakus. Un līdz ar to, ja tā nauda aiziet dzimstības veicināšanai, tad mums ir labi ar tiem nodokļiem, kas ir. Un tas man tā patīkami pārsteidz. Man arī tas patīkami pārsteidz. Protams, ka valstī ir ietekme un vienlaikus arī nevar atrisināt. Ja ar atrisināšanu mēs domājam, ka valsts nevar aizstāt šos cilvēku lēmumus, ja, tad tas ir komplekss, bet valsts var izdarīt savu daļu. Un ir kaut kāda daļa, ko mēs kā cilvēki katrs varam izdarīt. Veidot sabiedrību, kurā cilvēki justos, kuros saskata vēlmi veidot ģimenes, veidot nākotni. Ja. Protams, tur ir jautājums arī par to, kas mūsdienās ir vērtības, kas mūsdienās ir modē un karjeras prioritāte, neatkarīgi no dzimuma karjeras prioritāte pret ģimenes veidošanu. Tā ir kaut kāda mūsdienu tendence. Viņu ļoti grūti savienot ir ar bērnu nākšanu pasaulē. Un atkal mēs nevaram ignorēt, ka šī tendence būs. Mēs nevaram noizolēties un nostāties uz barikādēm un nepieļaut šo tendenci. To nevar izdarīt, bet mēs varam atkal meklēt apstākļus, ka jaunā sieviete, piemēram, mācoties, studējot, ka tur ir bērnu istabiņas, ka ir apstākļi arī darba vietās radīt tādi elastīgs darba grafiks un tā tālāk, lai to būtu pēc iespējas varētu līdzsvarot. Lai būtu ērtāk. Tā ir tā saucamā infrastruktūra. Ja, un pašam arī ir sanācis būt šur ārvalstīs, kur arī es stumjot ratus Londonas centrā sapratu, ka šeit būtu ļoti grūti. Tāpat daudz ko jautāt. Par invalīdu vidas pieejamību, par bērniem, protams, runāt. Daudz kas ir nodomi labi, bet tad... Jā, un tu saproti, ka tu ej ar tiem ratiem un vienā brīdī ieraugi, ka tu te nevari. Mēs varētu pat bezgalīgi daudz šādiem piemēriem runāt, bet tas, ko es gribētu kopsavilkt, ir tāds, politikā nozīme ir tam, par ko cilvēkiem deg sirds. Un ja politikas priekšplānā ir cilvēki, kuriem deg sirds par to, lai ģimenēm ar bērniem būtu labāk, tad pat, ja viņi nezina visu pareizās atbildes uz jautājumiem, viņu antenas būs nosinātas un vērstas uz to, lai pareizās atbildes atrastu. Viņi būs dzirdīgi pret cilvēkiem, kas nāks un stāstīs šīs reālās praktiskās problēmas, kur ar ratiņiem nevar uzbraukt un kur ir kaut kādas nepilnības likumdošanā un tā tālāk. Ja? Tā kā, to ir ļoti grūti izmērīt mūsdienās, kam par ko deg sirds. Ja? Jo ļoti bieži vien dažādas idejas ir tāds politehnoloģisks risinājums. Tur ir tāds sirds viedums vēlētājiem vajadzīgs, lai spētu politiskā piedāvājumā saprast, kurš runā politehnoloģiski, kuram ir
konsultanti pateikuši, kuras aukļi tagad ir ejoši, un kurus pārējo konkurences fondu var dabūt kādas balss, un kur cilvēkiem tā ir sirdslieta. Un vēl uzminēt, ka tam, kuram tā ir sirdslieta, kad nonākot pie varas, tā joprojām paliek par sirdslietu. Tas ir vēl sarežģītāks uzdevums. Un tur noteikti ir ļoti daudz kļūdas priekšā un tā tālāk. Tā kā mūsu uzdevums nav vienkārši. Bija tāda arī metafora, es atceros. Izmantosim zirgus skriešanās sacīkstes, un tur kāds vīrs vienmēr kā ļoti regulāri uzvar tajā totalizatorā. Viņam beigās viņam prasa, viņš saka, kā tu tik bieži uzvari, kā tu zini, kurš uzvarēs. Viņš saka, kā, ļoti vienkārši tas, ko es baroju, pa ko es vairāk rūpējos, tas parasti arī vinnē. Un tieši tas pats ir par jautājumiem, uz ko tu koncentrējies, uz ko deg tavs sirds, tas arī būs tas, kas ņems virsroku. Ja? Un tāpēc tas ir tā svarīgi. Nomainot citu tēmu, bet kas tad īsti ir politiķis? Ja, tu šeit apskati tādu jautājumu. Un, tā kā ņem vērā, ka grāmata noteikti rakstīta kādus 10 gadus atpakaļ, šeit raksta, ka esi piedzīvojis diezgan komiskas ainas, vērojot, cik ļoti cilvēka iztēlotais es atšķiras no tā, ko redz citi un kā tas ietekmē procesu kopumā. Tas ir saistībā ar politiķiem, kas ir ienākuši tavā frakcijā ar tām domām, ka es tagad iešu kā politiķis un mainīšu visu, ja, un kā tas es atšķirās no tās realitātes. Kas šajos 10 gados ir vēl varbūt pamainījies, vai vari piekrist šim apgalvojumam, ja, kad cilvēka ekspektācijas atšķirās no realitātes, un varbūt vēl kādas lietas, ko esi novērojis šajā laikā. Viena lieta, kas nāk prātā, kas ir pamainījies, iespējams arī es kritiskāk pats pret sevi attiecos, un es saprotu, ka arī man noteikti ir šī atšķirība starp piedomāto es un reālo es, un ka tas ir kaut kas, kas visu laiku ir jāpārbauda. Un, diemžēl politikā ir risks vispār tādās vadošās pozīcijās, vadošās nodarbēs. Cilvēki neiet ļoti masveidā, vispār nestājas partijās, neiet politikā, un tā ir specifiska publika, īpaši mūsu mentalitātei, kas nav vērsta uz tādu izrādīšanu, uz tādu iniciatīvas atbildības uzņemšanos un tā tālāk. Bet šajā auditorijā risks ir arī kaut kādas cilvēkiem bieži vien tādas narcistiskas iezīmes, vēlme kompensēt kaut kādu iekšējo tukšumu, iekšējo trūkumu, uzbūvējot tēlu. Man liekas, tas ir tāds politikas, varbūt posts būtu skaļi teikt, bet tas ir apstākļus, ar kuru ir jārēķinās. Ja. Vara var būt kā narkotika. Varbūt kā narkotika, kur tev vajadzīga lielākā deva, lai tu neatmaskotu pats sevi savās acīs, lai tu uzturētu savu viltus tēlu. Es to nesaku, lai kaut kā demonizētu politiķus. Tas nav par šiem cilvēkiem, tas ir par sistēmu. Un diemžēl tā tas notiek. Jā, ka ļoti daudz, manuprāt, politikā nav par kaut kādām ideoloģijām, interesēm, kaut kas racionāls. Tas ir par to, kā katrs cilvēks arī risina savas individuālās problēmas. Es nedomāju, ka tas tikai Latvijai ir raksturīgi. Tas man liekas arī tāds mentālais veselīgums. Tā to varētu arī nodefinēt. Kā arī saglabāt cilvēkam šajā vidē, kur tu noteikti esi vairāk starmešu gaismās, ja, saglabāt sevi. Tev zvana, tu esi svarīgs, ja tev runā tā īpaši, un tu sāc tam noticēt. Tu tiešām sāc domāt, ka tu esi svarīgs, un tev tā sajūta iepatīkās. Ja. Tas var visādas pagātnes traumas kompensēt, un tā. Viena recepte nav atkal vienkārša receptes. Ir labi, ja tev ir uzticības personas, ar ko tu vari runāt, ar ko tu vari dzirdēt godīgu atgrieznisko saiti, ar ko tu vari pats dalīties pārdomās un novērojumos par sevi, skatīties, kas ar mani notiek. Ja. Tā tad laba līderība, laba vadīšana, manuprāt, prasa ļoti dziļas tādas pašrefleksijas spējas, godīgi paskatīties uz sevi, arī uz savām mēnām, savām bailēm, savām vājām pusēm, jo tas tev nepadara vājāk, tas tev īstenībā padara spējīgāk šīs vājās puses integrēt, ja tu uzņēmies kādu pienākumu. Un kā, ja tā personīgāk skatoties uz tevi pašu,
tev ir tādi cilvēki apkārt, kam tu uzdod šo jautājumu, kur es atrodos. Ja? Vai neesmu pārkāpis kādai robežai? Jā, noteikti. Es sākot, tā kā es arī pats novembrī iegūšu gestalterapeita grādu, kas ir viens no tādiem populāriem psihoterapijas virzieniem. Ar abrīnu nonākt pie secinājumiem tam, cik šī joma īstenībā ir būtiska arī politikas kontekstā, arī cilvēku varas savstarpēju attiecību kontekstā. Tas ir arī mans terapeits, tā ir mana sieva, tie ir mani tuvākie cilvēki, tie ir arī partijas biedri, ar ko es atļaujos varbūt dziļākās sarunās iesaistīties. Ja. Man šķiet, ka tas nav hobijs, tā ir nepieciešamība visu laiku būt kontaktā ar sevi, un kontaktā ar sevi var nonākt tikai esot kontaktā ar cilvēkiem, kuriem tu uzticies, ja, kas spēj paskatīties arī ārpus savām interesēm. Jo bieži vien politikā tas mīnus ir tāds, ka daudziem no tevis kaut ko vajag. Un tu sākumā veido attiecības, veido kontaktu, bet tas kontakts balstās kaut kādu izdevīgumu. Spējas starp visiem šiem daudziem kontaktiem atrast cilvēku, kurš var ar tevi būt autentiskā kontaktā, tas ir grūti, bet tas ir ļoti svarīgi. Nav viegli, bet ir. Un šeit arī tāds, kas tad īsteno politiku. Ja? Un bieži vien es arī mēdzu tā jokot, ka vai nu tu nodarbojies politiku, vai politika nodarbosies ar tevi. Un, jo politiku jau veidojam mēs, ir politiķi, kas strādā politikā, ja? Un tad ir visapkārt, kur īstenībā katrs iesaistās kaut kādā veidā. Bet šeit grāmatā ir vesela nodaļa par to, kā iesaistās ierēģi, eksperti, mediju telpa, plašsaziņas līdzekļi, nevalstiskās organizācijas. Un, kā tu redzi, arī šī sadaļa, kas bieži vien, kur es dzirdu no cilvēkiem, kad tas tāds, kamēr tu neesi tur iesaistīts, šķietam iesaistīts, bet tu esi iesaistīts. Saka, viņi tie tur. Ja? Un tad tur arī par partiju sponsoriem un vēl visu kaut ko vienmēr tās, kas jau ir aprunāšanas. Ja? Par spožām mašīnām, kur patiesībā izrādās līzingā un nemaz nav īstā krāsā nosaukt. Ja? Bet varbūt šajā 10 gadi ir pagājuši, kas uz jautājumu, kas īsteno politiku, vai ir kas mainījies. Ja? Vai šajās sadaļās ir nācis kaut kas jauns. Un kā ir par bieži vien arī tas jautājums, vai valstī būtu jāuztur partijas. Ja? Tas ir tas, ko es esmu dzirdējis par partiju finansēšanu. Manā izpratnē, atļaušos uzreiz pats atbildēt uz jautājumu. Tad, to arī uz visiem jautājumiem. Man nav tev pretenzija. Ja greizsirdī nav, tad, manuprāt, šis partiju sponsoru ietekme ir būtiski mazinājusies saistībā ar to, ka ir šis valsts finansējums. Un tas ir bieži vien, kur man arī cilvēki prasa. Viņš saka, tas ir, kāpēc par nodokļu maksātāju naudu ir jāuztur. Ja? Tā es saku, ka tas dod brīvību. Un tā ir viena no manām vērtībām, ka tu vari būt brīvs un tev nav jāiet ar izstiept roku pie kādiem sponsoriem. Jāsaka, mums vajag reklāmu. Ja? Tad tu uzreiz jūties kaut kādā mērā parādā. Ja? Un tad tāpēc ir, manuprāt, labi tas. Bet varbūt kopumā, kas īsteno politiku un varbūt arī šajā jautājumā, kā tu redzi, jo partiju finansēšana ir cik 4-5 gadi. Jā. Apmēram, jā. Sākotnēji bija mazāk, tad pakāpeniski raudzes. Laikam uz to nepopulāro jautājumu daļu man vairs nav jāatbild, jo tu jau atbildēji. Es domāju, ka tas nav populārs viedoklis, bet es arī ticu tam, ka tas valsts izmaksā lētāk. Un es nevaru pierādīt, ka šis jautājums ir katrā politiskā partijā atrisinājis kaut kādas mazākos politiskos korupcijas iedīgļus. Man nav tas ir kaut kas tāds, kas ir knabam jāpierāda. Bet es zinu to, ka tie ir vienlīdzīgākas sacensības nosacījumi un iespējas tiem, kas nevēlas būt atkarīgi no sponsoru naudas. Un tu vari nepildīt sponsoru vēlmes vēlāk, bet tik un tā, lai piesaistītu līdzekļus un lai piedalītos līdzvērtīgā priekšvēlēšana sacensībā, tas ir milzīgs enerģijas daudzums, kas ir jāiegulda tajā, lai šo sponsorus piesaistītu. Un viņi visi tomēr, nevis visi, bet liela daļa tomēr ir ar kaut kādām gaidām par konkrētu tavu palīdzību pēc tam. Un pat ja tu pasaki, nē, tas tik un tā paņem enerģiju. Un tas nē reizēm nozīmē, ka tu to finansējumu nedabū. Un tie, kas ir pateikuši jā un nav bijuši godīgi, viņi ir privileģētā stāvoklī. Līdz ar to
Man šķiet, ka pirmais solis ir valsts finansējums, bet vajadzētu būt arī otrajam, ka tam privātajam finansējumam būtu jābūt samazinātam līdz minimumam. Maksimāli stingra kontrole šajā jomā, bet ir vienlīdzīgi nosacījumi. Par to, kas īsteno politikas, laikam toreiz grāmatās, tagad neatkārtošos minēju, un man doma bija tāda, ka ir ļoti daudz grupas, tā skaitā nevēlētas, ja, kas to procesu kopumā ietekmē. Ja, tā parlamentārieši bieži vien tas zibens novedējs, kas ir labāk redzams, un daļai par to arī viņam maksā, ka viņi priekšplānā un viņus pēc tam kaunina, ja kaut kas ir slikti, un uz viņiem izgāž tādu sabiedrības neapmierinātību. Es domāju, ka šobrīd politika ir kļuvusi vēl izkliedētāka, jo faktiski cilvēkam nesot pat žurnālistam, vienkārši uzminot kaut kādu sociālo tīklu algoritmu parametrus, ir iespējams kļūt ietekmīgam procesā, ietekmēt kādu politiķa reputāciju, iegūt sev atbalstītājs, sekotājs, mākslīgais intelekts. Tas ir vēl kaut kāds jauns apstākļus, kas nāk klāt līdz ar to šīm modernām tehnoloģijām un vietnēm. Vēl neskaidrāka. Mūsdienu laikmetu varētu raksturot nenoteiktību un neskaidrību. Viss ir kļuvis izplūdušāks. Tas prasa pilnīgi citu domāšanas veidu, kā uz šo situāciju atbildēt arī politiķiem. Labi, un mēs varētu nobeigt ar to, kā tu pats raksti, lai kā meklēji pretrunas ar šodienas uzskatiem, tādas neatradu. To tu raksti pirms 10 gadiem par atmodas likumiem toreiz un tagad. Vai arī šodien, atskatoties no grāmatas šiem 8-10 gadiem, tu vari teikt, ka šie 4. atmodas likumi ir palikuši nemainīgi? Jā, reiz pa reizēm pārmainu, un es parakstu zem katra no šiem likumiem joprojām, bet vienmēr tas, ko es esmu rakstījis, ir tā nemainīgā daļa vienmēr bijusi, ja runājam par politiskiem mērķiem, lai latvieši kā tauta turpinātos un lai būtu šī vīzija, ja, ka mēs esam kā liela ģimene, tādā veidā veidojam, kā savējie savas attiecības, mums savu valsts ir svarīga. Un grāmata vienmēr ir bijusi tāda refleksija par to, kā to panākt, kur mēs šodien atrodamies un kā es to piedzīvoju. Līdz ar to tas ir tā brīža nospiedums. Es iespējams šodien uzrakstītu ar citiem akcentiem un citiem uzsvariem, bet mērķis un virziens, es esmu pārliecināts, ka būtu tas pats. Es nolasīšu pirmos 4. Visur un vienmēr saglabā ticību latviskas un plaukstošas Latvijas idejai. Par savu tautu, zemi un valsti runā labu, visās jomās veicina savas tautas un valsts neatkarību, rūpējies par tautas bagātības nodošanu latviešu nākamajām paudzēm. Tie ir pirmie 4 atmodas likumi. Pārējos varat izlasīt šajā grāmatā. Nezinu, kur šo grāmatu var atrast. Ja cilvēks grib atrast šādu šķiet, grāmatu. Ka jau vairs tikai sazinoties ar Nacionālo apvienību, ka vēl kaut kādi daži eksemplāri palikuši, jo grāmatnīcās man šķiet, ka vairs nav. Es plānoju pēc Saeimas cikla beigām rakstīt jaunu grāmatu, bet pašlaik man ir izaicinājums uzrakstīt grāmatu, kurā es nerunāšu, kas nebūs ideoloģiska, kas nebūs politiska. Ja. Man ir arī kaut kas, ko teikt bez politikas. Tā kā var sazināties ar biroju. Man šķiet, ka mēs šajā sarunā nenonācām pretrunā ar tavs nosauktajiem atmodas likumiem. Noteikti, ka nē. Un tādam nobeigumam droši vien arī no tevis gribējuši dzirdēt kādu vēlējumu. Ja, varbūt tas klišejs, bet vēlējumos parasti ir ietērpts iekšā arī tas savs kodols. Ja, ko tu domā, uz ko tu skaties. Un, no savas puses es nobeigšu ar to vēlējumu, ka tu esi nobeidzis grāmatu. Ja, un man tā ļoti patika. Tas vairāk politiķiem. Ja, un mums kā cilvēkiem, lai politika nebūtu lamuvārds, lai mūs bagātinātu apziņa, ka tā jāveido mums pašiem, jo mēs esam valsts. Un katrs viens veidojam šo politiku. Un mums katram vienam būs šī apziņa, tad neizbēgami ir, ka latvieši būs plaukstoši un zaļoša sabiedrība, ja, un Latvijas valsts arī būs plaukstoša un zaļoša. Mana Latvija, mana atbildība. Vai ne? Šķiet, ka kaut kas notiek tajā mazajā mirklī, tajā vietā starp tur, kur ir izvēle izdarīt vai neizdarīt.
spērt kaut kādu soli vairāk nekā no tevis sagaida, vai nespērt, jā, izdarīt kaut kādu izvēli. Un es novēlu atrast motivāciju darīt. Katrs droši vien pats atbilstoši savai sirdsapziņai un sapratnei atbildēs uz jautājumu, ko darīt un kas atbilst viņa vērtībām. Bet skatoties uz Latvijas vēsturi, uz to mūsu izdzīvot spēju, pielāgoties spēju visdažādākajos laikos, es domāju, ka mūsu vēsture nav bijusi vienkārša. Ir bijuši daudz nosacījumu, kāpēc mēs šeit nesēdētu un nebūtu. Ja. Es ticu, ka mums, kā nācijai, ir liels potenciāls. Mūsu laikmets ir sarežģīts un tas prasa meklēt atbildes. Tas diemžēl, mums vairs nedod to greznību pieņemt, ka mēs zinām atbildes un ir tikai tā un citādāk. Šis jaunais laikmets prasa meklēt atbildes. Bet es novēlu atrast to elementu, kas ir nepieciešams, lai no nedarīšanas nonāktu līdz darīšanai. Kaut vai mazās lietās, kaut vai kaut ko tādu, ko mēs varam šodien pat izdarīt, rītdien izdarīt. Kaut vai pavisam mazās lietiņās. Liels paldies tev par šo sarunu, ka varējām pārunāt lietas, saprast dziļāk, kas ir vienam otra sirdī. Jā, un gan paši priekš sevis, gan es ticu arī jums, klausītāji. Un patiešām atrast to apzinātību par valsti un apzinātību par to, ka mēs katrs viens esam valsts. Tā kā paldies arī jums. Paldies!